Par kafijas eksportētāju valsti tagad var saukt arī Latviju. Baltijas lielākā kafijas ražotne Melnā kafija, kas atrodas Ķekavā, šovasar sākusi produktu eksportu uz Somiju. Vai Latvijā gatavotā kafija spēja sacensties ar jau pārbaudītām Skandināvijas šķirnēm un kāpēc pašu mājās to pazīst maz, skaidroja Māja Migla. Kafijas ražotne sāk šeit, kur īsi brīdi uzkavējas no Hamburgas atvestiem maisi ar Ugandā, Ekvadorā un vēl citās valstīs izaudzētajām zaļajām kafijas pupiņām. Datorprogrammas uzrauga, lai tās tiktu grauzdētas, jauktas un samaltas precīzi atbilstošajai temperatūrā un īstajās proporcijās. Melnās kafijas galvenie eksporta tirgi līdz šim bija Lietuva, Igaunija, Krievija un Baltkrievija. Nesen šim sarakstam pievienojusies arī Lielbritānija un Īrija, bet no šīs vasaras ar jaunu zīmolu Arkimoka kafija iet uz Somiju. Mēs izlēmām, ka ar austrumu tirgu tas ir pārāk riskanti strādāt tikai vienā virzienā. Un tā kā mūsu rūpnīca ir ISO certificēta un mums ir iziet visi kvalitātes standarti, tad mēs domājam, kāpēc nepamēģināt arī rietumtirgus. Tajā brīdī mēs paņēmām sev palīgos eksporta kompāniju Gateway, ar kuru kopā arī 2 gadu atpakaļ sākām strādāt pie šī projekta. Un var teikt, ka pēc 2 gadu darbā tas ir rezultējies un jūnijā mums bija pirmā lielā piegāde uz Somiju. Taču Somijā ir savi iecienīti paulīga kafija. Kā panākts, ka konservatīvie somi ņem pretī arī citu produktu? Katram klientam tomēr ir savs nianses un tirgus ir ļoti aktīvs un mainīgs, un bieži vien viņi grib mainīt kaut ko, vai mainās pieprasījums, vai atkal negaidīta akcija ir uzradusies un grib kaut kur attīstīties, kaut ko uzlabot, atjaunot. Šeit mēs esam daudz elastīgāki un daudz pievilcīgāki, un es domāju, tas arī ir mūsu konkurences priekšrocība galvenā. 70% šeit ražotās kafijas aiziet eksportam, tikai neliela daļa paliek Latvijā. Un tāpat tiekot likt lielveikala zemākajos plauktos. Saka, iekarojiet tirgu, tad pacelsieties uz augšu. Katrā valstī vietējais ražotājs aizņem it kā galveno tirgus daļu. Tas ir Somijā aizņem Pauliks galveno tirgus daļu, Zviedrijā aizņem zviedru ražotāju galveno tirgus daļu, bet mums Baltijā un Latvijā sevišķi tas neskapēc nav. Tāpēc mēs izlēmām, ka mums ir jācīnās par to, un šī iemesla dēļ mēs arī izveidojam šo te profesionālu līniju. Taču runājot par kafijas cenām, nekā iepriecinoši gaidīt nevaram. Pēdējos 2 mēnešos pasaulē zaļajām pupiņām cena pieaugusi par 40%. Pie tam Latvijā kafijai vēl papildus tiek uzlikts akcijas nodoklis – lats uz kilogramu, kāds nav nevienā no kaimiņu valstīm. Māja Migla, Ernsts Kupčs, Latvijas televīzija.